Tā, šodien mūsu doma ir aiziet līdz vietai, kur beig tāda smuka fotogēniska vieta ir, kur fonā redz Aju Sofiju mošeju. Mēs gan nezinām, kur tas ir īsti, bet ejam, tagad kaut kur skatīsimies. Tas laikam, šeit ir Aju Sofija. Un kaut kur tur augšā, kaut kur. Ejam, meklēsim. Tā, un kur ir tas Seven Hills Café. Un tur augšā uz jumta arī viss notiekās. Tā, un so pašu to terasi jāiet kur vēl augšā. Pasies, kur nes porcijas. Kaut kāds pasūtīts. Jā, tu people. Tad rekur, viņš piedāvā uzreiz vai ēst, vai vēl kaut ko. Tad mēs gribam tikai vienīgi. Rekur, pasties. Iedomājies no ēdamiem. Ēdamo var paņemt un barot kājas. Te ir atsevišķi nodalīts, redziet, jā? Cilvēki, kur sēž ēd. Un kas tev ir? Kā iet, viņš pateic, ka viņš darma. Nu jā, viņš ir ēd, no rokas. Un tas pats prikols ir kāds, paņemt. Redzi, ko var paņemt. Paņemt dakšiņu. Vienmēr tas, kas citiem paliek pāri, jā? Jā, viņi baro, es zinu. Nu. Jā, tas prikols ir tāds, ka vienkārši barot kājas šeit, redzi? Vai neredzēji? Tā, barosim kājas. Fonā ir Aju Sofija. Skatāmies, re. Un šitā tu var visu laiku barot, skaties, re. Paņem akal, tie, ko citi nav apēduši, paņem aizēj rekur. Nu, davai. Tas ir izvēlīgs. Pasies, kartupeli nemaz negrib. Nu, kur ir? Rekur. Evo. Ir aiziet. Prikals dvižēņī. Tamārai bail šito te visu darīt, ka viņi neuzkakājot virsū kādu. Fonā rekur ir Blue mošeja un rekur man ir kociņš. Jau paņēma jau virs galvas aizskatās. Es taču teicu. Viņi gribēja man nozakt jau priekšlaicīgi. Un to viņš nozakt. Es kročus noslēpu, lai man neredz. Tā, un tagad skatāmies. Fonā ir Blue mošeja, bet es noslēpu, lai man neredz vienkārši. Skatāmies, re. Viss nav vairāk. Protams, ka mēs arī nenocietāmies un uztaisījām foršas un smukas bildes. Tā, un šeit nav nekas, ne jāmaksā nekas, jo mums kaut kur internetā bija YouTube, es skatījos, ka obligāti tēja jānopērk kaut kaut tāds, bet nav te nekas. Vienkārši atnākat augšā, šeit jūs vēlaties, varat paņemt kaut ko ēdamu, bet šeit ir atsevišķi, reku, laikam kā turismu piesaist. Nu viss, un forši. Rekur, ņem un baro kājas. Cilvēki tad ir daudz, tad ir maz, laikam, kad apnīgi barot, cik ilgi viņas baros. Un tā te nokāpot stāvu zemāk, augšā rekur tur arī barotās kājas. Un tad šeit ir arī visādas, zivis kaut kādas. Un intereses pēc, mēs jums pateiksim, cik maksā, Tamār, cik maksā šeit tēja? 70, tas ir cik? 2 eiro. Tēja maksā 2 eiro šeit, jā? Nē, jā. Tēja, kafija ir 4,50. Nu, kafija 4,50, tēja 2 eiro. Nu, pa pāriem produktiem mēs nerunāsim, te arī kaut kādi ceņīgi. Pēc zupām mēs skatāmies, cik ir čorba maksā? 290? 290! Tas ir 9 eiro, ja? 9 eiro zupa maksā. Alas kaliņš maksā 260. Kaut 8 eiro apmēram. Nu tā, rekur, tad augšā ir tas Seven Hills, ja jūs kādreiz braucat un gribat prikolu uztaisīt, pabarot kājas, rekams jābrauc ir jāiet iekšā, lift augšā, un rekur tur ir augšā viss notiekās. Jā, un Stambulā šeit ir tā, ka baigi uz Luxforu neskatās. Nu, ir kas skatās, tie pārstāv turisti, bet visi vietējie ejam pāri. Neviens, redz, sarkanais deg. Neviens neies. Mašīnas nebrauc, tev var iet. Nu, tā kaut kā. Tamār sagribēja saldējumu tagad. Aiziesim klāt pie saldējuma tirgoņiem. Vanilla, chocolate, melon, blackberry. Chocolate. Tamār atkal čakarē, viss skaties, re. Viņiem... What's your name? Nu šitā viņiem ir tā čakarēšana.
Viņi baigi lāgā netaisās uzreiz dot to saldējumu, ja cenā ietilpst visu čakarēšanu. Jā, es tagad strādu. Shakira. Tamā arī Shakira. Shakira. Put the extra for you, okay, Shakira? Money? No money? Tā, un reku zeķes var nopirkt, viss notiekās. Tā, tikko kā nopirkām smaržas, viņš sākumā teica 50 eiro. Es saku, nē, reku, Džeks, džīns piedāvā, viss notiekās, jā, viss, jā. Viņš visu laiku piekasās, viss notiekās. Mēs nopirkām smaržas, sākumā viņš prasīja 50 eiro. Es teicu, nē, 5 eiro. Es saku, 5 eiro, viss. Pēc tam 10 pa 50. Jā. 10 smaržas. 10 smaržas, pēc tam pa 50 jau. Kāda atšķirība? Nu, viņš grib kvantumu pār. No jā. Jā, beigās 2 pa 10 eiro. Jā, 2 gabals pa 10 eiro Vienu nopirkām. pa 5 nedod. Jā, 1 pa 5 nedod. Nu, gaiši tā, viņi te baigie, ne? Reku, smaržas. No, thank you. Man, woman, Flavia, Bella. I have. How much you buy? 5 euro. Yeah, no more? 1. No more? 5 euro? Yeah. No, thank you. I give you 5, 20 euro. No, thank you. 5 pieces. O, Thank jau you. 5 pa Jā, 20 eiro, 1,4. Tad iedomājies, viņas pa eiro. Un tagad viens maziņš lifehacks jums. To, ka cenas vietējiem ir krietni zemākas un turistiem lielāks, tas jau sen skaidrs. Neesam vietēji, jebko lai dara, lai nepiekasās uzbāzīgie tirgo. Elementāri, maksimāli tuvu saģērbties kā vietējie, kā šeit Tamāra, un visi liek svētu mieru, jo no vietējiem jau nenokāsīs naudu. Esam pārbaudījuši daudzas reizes šo procesu, un tas strādā. Tā, nu atradām tajā tirgu, ko nopirkt Dürumdoners. Jā, un šis čalis mūs arī tirgoja pirms cik gadiem? 6. Pirms 6 gadiem mēs tavās ietirgojam, jā. Bana bir tane yoğurt verebilecek misin? Komşum bir saniye bekler misin ya? Bir tane yoğurt mu canım? Tamam. Nu, tagad pastīsimies, vai pirms 6 gadiem kaut kas ir mainījies vai nav. Nu, redzēsim. Tā, un ja kādam interesē granātābolu sulas, cik maksā? Tā, 110 maksā 3,30 un miks maksā 100. Miksiņš maksā 3 eiro. Tad miks pat lētāk sanāk nekā. Nu jā, bet tur apelsīnas klāģimā, tā ir tīrā granātā. Jā. Tā ir dārgāka. Taču pagaršosim, jā, un viss te notiek tajā Grand Bazāra malā. Grand Bazārs tas sanāk iekšā tur. Apelsīnas sula ir 2 eiro. Apelsīns 2 eiro? Jā, apelsīns sula plika 2 eiro maksā. Tātad pirms 6 gadiem mēs paņēmām, bet tas bija nevis lavašā, bet tas bija tajā pita maizē. Un kāds ir? Sākumā. Garšīgs. Labi, visiem labu apetīti, ēdam. Šitajā bardakā visā. Nu, esam atkal uz terasītes. Šodien solīju saulainu laiku. Vietums mākoņi, protams. Skatāmies, kāds šodien ir laiks. Nu, it kā saka, ka akal esot tas Sahāras smiltis vainīgs. Jeb jūs tagad skatāties, ja, kāds viss ir dzeltenīgs, varbūt tās kamerā to neredz, bet viņš šāds viss dzeltens un, nu jā, it kā esot akal Sahāras tuksnesis, akal esot parāvs kaut kāds smiltis. Kam taisnība, kam nav taisnība, vai es ticu vai nē, tam es nezinu, jo tāpēc, kad iepriekš kaut ko baigi tā tik bieži es neesmu redzējis, nezinu, vai viss tas ir globāli tiešām kaut kas saistīts, es tiešām nesaprotu, nezinu. Bet, nu jā, mums šodien solīja smuka forša saulīte. Stambulā un visā Turcijā ar visu inflāciju cenas ēšanai ir vienkārši kosmosā. Ja gribi kaut kur pasēdēt normāli, ja nevis ēst bez galdiņu uz ielas, tad jārēķinās, ka viena zupiņa šāda maza maksās vismaz 8 eiro. Tā, un tepatās pirms kaut kādiem 6 gadiem tapa arī šis video, kur mēs braucām uz Safīru. Tā, ejam, tagad vakars ir. Aizdīsim Tamāru foršu jauku vietiņu. Tamāra atkal nezinu, kurien mēs brauksim. Mēs
Es vispār neko nezinu. Pamāri vispār neko nezinu šajā ceļojumā. Viņi pat nezina, kad viņi uz Valmieru brauks. Mums tagad doma aizbraukt vēlreiz uz Safīri. Mēs neesam bijuši tur 6 gadus, jāapstāst, kas tur notiekās, kā tur ir, jo mums ļoti pozitīvi un ļoti forši iespēja bija no tā Safīra. Aizbrauksim, pastīsimies, kas tur tagad notiekās. Tātad, kas mums jāmeklē, jūs taisies braukt uz Safīru? Pirmkārt, jūs vajag metro atrast. Metro? Es nezinu, no kuras vietas jūs brauksiet, bet jums vajag zaļo līniju. Atceries, zaļā līnija metro. Šeit ir zem zemes aiziet kaut kādi 7 stāvi. Jūs vispārībā pat nespējat iedomāties, cik viņš ir dziļi. 7 stāvi, bet tie stāvi nav mājas stāvi. Viņi vēl, es nezinu, cik viņi tur ļoti dziļi tas ir. Tie nav mājas stāvi. Braucot ar metro, jums būs nepieciešama Stambulas karte, kur jūs varat iegādāties pašos aparātos, kur šīs kartes varat papildināt par jebkādu summu. Tas ir vienkārši. Metro maksa ir 50 centi. Principā ir tā, ka samaksājot pirms metro šo summu, jūs varat bezgalīgi braukāties no paša rīta līdz vēlam vakaram. Nerēķini nec stacijas, nec ilgu. Jūs gribat braukt, tātad rekums vajag, šito te pieturi jums vajag. Šito te. Reiku metro tagad iet, viņš iesēk pāri. Tad jau laižam arī ārā un esam gandrīz vai klāt. Tātad šeit Turcija atceraties to, kad ir viņam pieņemts tas, ka, ja tu gribi iet, tad ej pa kreiso pusi, ja tu gribi stāvēt eskalatorā, tad tev jāstāv ir labajā pusē. Nu, viņi tā ciena viens otru. Protams, kad ir kaut kādi citi turisti, kas to nezina, piemēram, cilvēks iet, viss smuks stāv pie vienas malas. To vismā atceraties visi. Un vispār ir trepus arī. Trepus arī, jā, pa trepiem arī var iet. Lidostā. Jā, nu. Ko parasti visi dara, stāv priekšā. Indijas svētās būs. Tā, mēs bišķi nepareizi izgājām. Mums vajadzēja uz otru pusi iet, jo tur ar eskalatoru var tieši zem ēkas apakšā. Tad mēs nepareizi izgājām. Ejam apakaļ. Jā. Braucam atkal apakaļ. Un rekā mēs neredzējām šito zīmīti. Istanbuls Safīra. Pirms 6 gadiem šeit bijām. Tad mēs kaut kā visu to sapratām. Jā. Bet neko, maucam tālāk. Redzi? Istanbuls Safīra vēl mums uz leju pat jābrauc ir. Šitien te, jā? Jā, Safīra, kur ir. Neko Safīra. Tāda braucam lejā. Jā. Aha, te jau bija tas te sākums. Un izrādās apakša šeit ir slēgta. Ja respektīvi pa apakšu, kur mēs kādreiz braucām, pa te, ja mēs gājām iekšā, nav te ciet. Mums jābrauc tomēr uz augšā, jāiet pāri ceļam vai kaut kā tur jāiet, un tikai tad tur var būt. Nu tā, mēs esam pāri ceļam. Tur kaut uz metro kaut kur tur bija, jā. Un mums arī kur ieeja, Istanbuls Safīra. Laika mums ir... Jā, mēs bijām tajā pusē ielē. Tā, šeit bija tā pārbaude, soms bija skaners jāliek. Bet te kaut kādas baigās pārbūves notiekās, ja respektīvi... Te viss baigi, te kaut kas uj. Te ir apakšā rekur. Baigās pārbūves notiekās. Mēs tā ļoti cerams, ka vispār būs vaļā, bet it kā tur... Ir rakstīts, ka biļetes ir augšā. Nu jā. Jo, te viss baigā rekonstrukcijas notiekās. Pusties, cik stāvi, jomajo. Cik stāvi lejā. Nu, re, esam klāt. 7 eiro pabiem. Tātad 27 eiro pabiem. Jā, re, ka ejam, gaidam. Tātad. Un tagad skatāmies, cik viņš ir augsts. Viņš ir augsts, re, kur galā te tikai 63 metri. Kulesī vispārībā 40 metri tikai. Un tie lielie tilti 53 metri. Šitas ir 261 metrs. Nu tā. Dūmaka. Tā, nu mēs esam augšā. Skats, protams, ka par rublu 10. Vēl joprojām iespaidīgs.
Bet mums ir šī te Sahāras dūmaka. Tā, un šeit ir ēkai otra pusē. Tā, ja tu gribi iedzert augšā tēju, tad ir €1,50 no cilvēka. Bununla yarısı kadar abi. Un tā, mēs esam sagaidījuši tumsu. Tagad pretīm spīd gaisma. Un tas šāds arī izskatās mums tas skatiņš. Nu, iespaidīgi tiešām. Ļoti smuki. Safīrs. Te mēs vēl redzam to dūmaku trako. Arī torņi, fiteni torņi, bet tilti ap divi. Visi dūmakā tādā iekšā. Nu jā, arī ko apakšā. 53. stāvs. Tā, un iznākam otrā pusē. Te neatspīdis maz stikli. Bet tagad cilvēku vairāk, protams, mazliet. Nu reku, tur ir tālāk tas Kiskulēs ir tas maziņais punktiņš. Jā, un tur bišķiņ vairāk cilvēku tusē. Protams, ka attiecīgi jau viņi maz salīdzinoši cilvēki. Bet tad tas skats uzreiz ir ārkārt savādāks. Skats ir savādāks šajā reizē, ja visu noveļam uz to, ka Sahāras tūkstnesis ir tomēr darījis savu, kas liedz mums arī baudīt šo visu Stambulas skaistumu. Stambula un tirgošanās. Tā ir ļoti cieša draudzība gadu simtiem turkiem. Un esam nonākuši vienā no daudzām ieliņām, kur tirdzniecība notiekās ļoti plašā vērienā. Protams, šeit jau kontents ir labais. Te tāda laba kontrasta. Ārā, protams, ka viss te notiekās, dvižuha. Nu, tāds bārdeks varētu teikt. Un te ir tāds iekšpusē glauni veikali. Viss tīrs, viss ir tāds glauns. Un te visur riņķi ir rekur. Iekšā viss ir tīrs un glauns. Bet ārā. Rekur. Tamāri atkal. Viņam pirmais jautājums. No kurienes tu esi? Tikai vairumā, vai ne? Jā, nu, tātad šī ir ieliņa, droši vien, kur $10 viena kurpa. Bet šeit tikai vairumā laikam tirgo, cik var saprast. Un tad šitie veikaliņi ir vienkārši, viņi ir kā apskates, nu, tu vienu produktu apskatīties, un mēs kaut kāds 10 kurpus uzreiz nopirkt. Un, protams, kur tad Turcijā un bez mošeju apmeklējumu? Nu nekādīgi, ja runa iet par Tamāru.
Secinājām to, ka beidzot Zilā mošeja, ja Blue mošeja, ir 90% kā beigus savus rekonstrukcijas darbus. Un mēs arī viesojamies pirmo reizi tajā. Nu jā, ok. Pagājušajā gadā, kad bijām, bija daļēji atvērta viena maza eja šajā mošejā. Jo visus gadus, kad esam tur bijuši, tā ir bijusi rekonstrukcijā. Nu tad šogad jau pilnvērtīgi var iet iekšā tajā un pastīties, kas tad tur iekšā īsti ir.